Balgau Ēriks no Jaunlucam, Naukšana pagašā, Rujens, kā saka, Pilsē, apgabals. Ko jūs varat pateikt par Naukšēniem? Ko var pateikt? Esi te piedzims un man te jānosprāst. Kādi ir Naukšēni? Kādi ir Naukšēni? Kādi ir Naukšēni? Naukšēni tagad nāvīgi, agrāk skollaikā. Es gāju, kur tās te mājas garāžs bija, es Laci Burkans un katru pēc Kopgalu skolu, bet tagad visi uzcelts. Uzcelts nav jau vairs ciemats, bet pilsēta Naukšēni. Labāk vai sliktāk? Labāk, tu traks, tā ceļa asfaltis, kāigai un velosipēdu ceļiņu braukšana un visur puķits, kas tik nav, jā. Jumt jaunu un apžogojam un ceļu zīmes un kas tikai te nav Naukšanos, jā. Kā novēlējam? Novēlējam visu tālāko un labo, lai jaunat mācās un iet ārzemēs, Latvijā nav universitātes un akadēmiski, lai viss būtu akadēmiķi un universitāti, jā. Ko? Izglītība vajag šīs laikos. Bez izglītības nekur nevar, jā. Sveiciens Naukšēnu novada iedzīvotājiem novada svētkos. Naukšēni man tas ir sinonīms vārdiem spēks, attīstība un mājīgums. Priecājos, ka Naukšēnos ir tik daudz uzņēmīgi cilvēki, kas ar savu neatlaidīgo darbu popularizē Naukšēnu vārdu Latvijā un pasaulē. Piedaloties Latvijas un Baltijas čempionātos autokrosā, es varu ar lepnumu teikt, ka pārstāvu Naukšēnus. Naukšēnu novada uzņēmēji, skatītāji, jūs atbalsts ir nenovērtējams, kas sportistiem ir būtisks iespējas piedaloties sacensībās. Paldies, Naukšēni, un esiet lepni, ka esat no Naukšēniem. Agrāk es dzīvoju Jāro, bet jau 5 gadus manas mājas ir Naukšanos. Man šeit ļoti patīk, te ir skaista skola un sakopta vide. Naukšēnu iedzīvotāji, lai ir priecīgi. Šeit sāku strādāt 1960. gada 1. septembrī, pirmā mana audzināšanas stunda. Un tad klasēs bija 4 mājnieki, un pārējie bija bērnamnieki. Dažiem bija radi, dažiem bija vecās mammas kaut kur zināmas. Un bija tādi bērni, kuri nekad nebija redzējuši ne savu tēvu, ne māti. Atrasti vai nu pie Zīdaiņa nama Jūrmalā, vai kur citur. Un vecumdienās es redzēju, kā tas izskatās. Ka vīrietis visu mūžu nav redzējis ne tēvu, ne māti, nevienu radinieku, ir visu laiku viens kā pirksts, lai naukšēniešiem nekad nebūtu savi bērni kaut kur jāatstāja glābējsilītē. Tas ir šausmīgi, jo neviens nevar iedomāties, kā cilvēks vecumdienās jūtās. Un otrs, lai iemāca saviem bērniem ne tikai naudu pelnīt, bet arī fiziski izaudzināt kādu ķiršu koku, izaudzināt ābeli, lai nav ar nosodījumu jāskatās uz vecu tantiņu, kurai tas ķirsis ir, un nav jālien pa nakti zakt. Prieks, ka Naukšēnu novads ir pazīstams visā Latvijā. Prieks par to, ka mūsu cilvēki ir tikuši pāri daudzām grūtībām un esam tie, kas tagad esam. Lai nu svētki šodien ir tāda gada pusceļā, bet jādomā, kad gada beigās, kad savāksim visu ražu, tad būsim vēl priecīgāki, kā šobrīd šajos svētkos. Es ar savu ģimeni atbraucām no Aglonas, kur strādājam ar vīru. Un sākam 60. gadā dzīvot šeit Naukšēnos. Saticība bija laba ar cilvēkiem, darbs arī bija labs. Un mēs izveidojām paši savu dārziņu pie mājas. Puķu dārza nebija, to arī paši tikai izveidojām. Un
iestādījām apstādījumus. Un tad dzima bērni, sāka skolā iet. Vīrs strādāja arī Naukšēnu vidusskolā. Kas viņš bija? Pasniedzējs. Ko viņš pasniedz? Darba mācība un lauksaimniecības mašīnas. Un šajā lauksaimniecības skolā tad vēl skaitījās 60. gados rasēšana un lauksaimniecības mašīnas, traktors, trīs priekšmets pasniedza. Un es strādāju noliktavā, un tā 20 gadus nostrādāju noliktavā. Sākumā bija pie skolas, un tad atsevišķi vecākais meistars skaitījās, zem kura atbildības es strādāju, bija Tenteris Harijs. Mēs ļoti labi satikām. Kādi jums liekas Naukšēni? Naukšēni, kā paši par sevi, skaista vieta, diezgan labi sakopta. Un naukšēnieši kādi ir? Un naukšēnieši varētu teikt tā, pusi uz pusi. Vieni ir līdzcietīgi, otri cietsirdīgi. Tā manā skatījumā tas ir. Jums patīk dzīvot Naukšēnos? Dzīvot patīk. Viss ir sakopts, vai ne? Jā. Un kāds novēlējums novadiedzīvotājiem? Novadiedzīvotājiem. Cenšaties, lūdzu, neaizmirst visu veco. Sākot ar zemīti, katram jāmīlē zeme, lai tev cik maz pleķīts. Bet tas ir tavs, ko tu izaudzēsi, tas arī ir tavs. Un lūdzu, neesiet tādi ar pastieptu roku. Ja tev ir 2 kājas un 2 rokas, strādāt zemi. Naukšēnos ierados no Kurzemes vairāk nekā pusgadsimtu atpakaļ, lai mācītos par adītāju. Un nokļuvu ļoti skaistā un darbīgā vidē. Naukšēnus zināja tuvu un tālu visā Latvijā. Tādēļ uz šejieni brauc mācīties topošās šuvējas, drēbnieki, vieglo automašīnu remonta atslēdznieki un traktoristi. Tikai žēl, ka skola pastāvēja 40 gadus. Bet pēc tam izdevās panākt, ka profesionāla tehniskās skolas vietā atvēra citu skolu. Līdz ar to radās jaunas darba vietas, un šodien šeit skan bērnu balsis, un ir ļoti skaista un sakārtota apkārtējā vide. Savā mūžā Naukšēnos dzīvojot, esmu izveidojusi ģimeni, izaudzinājusi bērnus un arī mēģinājusi pilnveidot sevi, apgūstot jaunas zināšanas vairākās augstākajās mācību iestādēs un mācot jaunās adītājas, kopskaitā pavisam 200 republikas sadzīves pakalpojumu kombinātiem. Esmu priecīga par to, ka savā laikā šeit Naukšēnos apguvu šo adītājas profesiju, jo šī adīšana ir kļuvusi par manu hobiju un arī par darbu brīvajā laikā. Par visu, ko tu šodien zini, proti, ir niecīgs pat vissiltākais paldies. Vien iemantotos 100-kārt tālāk dodot, tu savai skolai spēsi pateikties. Tā uz Naukšēniem atnācu dzīvot 1954. gadā, dzīvot un strādāt. Tā pirmā darba vieta bija Naukšēnu invalīdnams, otrā bija Proftehniskā skola Naukšēnos, un trešā darba vieta bija
kaut ko Naukšēni. Tā kā esmu nodzīvojis Naukšēnos 60 gadus, tad jūtos kā īsta naukšēniete. Jo mani bērni mācījušies Naukšēnu skolā, un mani bērni mēs novērtējam Naukšēns, ka ir viens skaists novads. Ko jūs varētu novēlēt Naukšēnu novadam iedzīvotājiem? Un Naukšēniem, ko varētu novēlēt? Naukšēniem varētu novēlēt, lai cilvēki būtu saticīgi, draudzīgi un lai novērtētu Naukšēnu novada skaistumu. Naukšēnos no 20 gadiem. Kad man bija 20 gadi, es iepriecējos Naukšēnos. Un patīk Naukšēnos, jā. Ir bijuši labas dienas, ir skaistas dienas, ir, kā jau cilvēku dzīvē. Jā, priekšnieks, es esmu centusies saprasties ar cilvēkiem. Nevis kaut kā sevi stādīt augstāk par citiem, uzklausīt citus. Novēlējums novada iedzīvotājiem. Novada iedzīvotājiem vēlu, lai visi draudzīgi, saticīgi dzīvot, lai visiem laba veselība, lai darbs un darbs rodās Naukšēnos un visur, kur, lai latviešu cilvēki tik daudz neaizbrauc uz ārzemēm. Kad svešiniekam saku, ka esmu no Naukšēniem, standarta reakcija ir, jā, es zinu, Naukšēna disko. Bet man Naukšēna ir kas vairāk par disko. Šī ir vieta, kur esmu pavadījis savu bērnību, sācis savu skolas gaitas, iegūst savu pirmās dzīves zināšanas. Varētu teikt, ka šeit es esmu izveidojies par tādu cilvēku, kāds tagad esmu. Šī ir vieta, ko es saucu par mājām. Šī ir vieta, kur vienmēr atgriezties ar prieku. Kaut uz vienu dienu šeit atbraucot, es iegūstu spēkus savu turpmāko dzīves uzdevumu risināšanai un jaunu augstāku mērķu sasniegšanai. Visiem naukšēniešiem es novēlētu, esiet lepni par to, kas jūs esat. Esiet lepni par vietu, no kuras jūs nākat. Parādiet Naukšēnus skaļi un plaši visai pasaulē. Parādiet, cik mēs esam stipri, gudri un aktīvi. Paldies! Naukšēni man asociējās ar manām īstajām mājām, ar mājām vienmēr visos laikos, kur es no visām vietām esmu gribējis atgriezties un dzīvot. Un šeit ir dzīvojuši arī mani vecāki un mani radinieki, un es šo vietu ļoti, ļoti mīlu. Un naukšēniešiem svētkos es novēlu, lai viņiem Naukšēni kā vieta vienmēr patiktu, lai viņi šeit varētu gan strādāt, gan dzīvot, gan tie, kas šeit nedzīvo, tiem vienmēr būs prieks uz šeit braukt ciemos un apmeklēt savus mīļos un savus tuvos. Visiem sveiciens novada svētkos. Naukšēnos dzīvoju 37 gadus, un man patīk, ka Naukšēni paliek ar katru gadu sakoptāka un skaistā sēta. Novēlu, no Naukšēniem neietu jaunieši projām, jo tomēr arī te ir skolas, kur izvirzīties viņiem uz priekšu. Sveiciens Naukšēnu novadam no kolēģiem, pierobežā Masalacas novada. Esiet stipri, vareni. Manuprāt, tas cilvēks, kurš izdomāja teicienu maz cinīts gāž lielu vezumu, tajā brīdī noteikti domāja par Naukšēniem. Un arī man ir liels prieks, ka mums ir tieši tādi kolēģi kā naukšēnieši, un turpiniet visai Latvijai un pasaulē ne tikai rādīt, ka jūs esat, bet arī rādīt, kas jūs esat. Veiksmi! Es Naukšēnos esmu kopš dzimšanas, un man ļoti patīk Naukšēna, tāpēc es neesmu nekur aizgājusi. Es esmu šeit mācījusies, un skola ir ļoti pārvērtusies uz labo pusi. Ir atremontēts viss, un es novēlu, lai vēl tāpat augtu skola. Naukšēni jau 25 gadus ir mans mājas. Šeit es ļoti mīlu uzturēties. Visiem Naukšēni iedzīvotājiem es novēlu Naukšēni svētkos vēl labākus laikus un vairāk cilvēku šeit. Naukšēns par savām dzimtajām mājām es saucu jau vairāk nekā 25 gadus. Es domāju, ka Naukšēni ir viena maza, skaista, sakopta vietiņa,
uz mūsu mazās Latvijas. Un Augšēniem es gribu vēlēt labu domāt, labu darīt, labu dot un labu ņemt, labi būs. Augšēni asociējās ar kā visforšāko vietu Latvijā viennozīmīgi. Varbūt pat visā pasaulē. Un novēlēt es visiem varētu, lai nebrauc no šajienes prom, bet attīstās šeit un palīdz Naukšēniem attīstīties. Naukšēni man asociējas ar mājām un ar vecākiem un vecvecākiem un ar mīlestību, jo te visas pirmās lietas, ko esmu darījusi, ir notikušas, un es Naukšēniem novēlu vēl ilgi turēties, tā kā, kā skaistai mazam ciemam.